Labs vakars jūsu mājās. Jā, jūs neko nesat sajaukuši. Jūs esat īstajā laikā un īstajā vietā. Šī ir Latvijas televīzijas erudīcijas spēle VIP. Jauno gadu mēs sākam ar jaunu elpu, jaunām krāsām un jaunu valūtu, bet nemainīgi esam roku rokā ar veiksmi, intuīciju un prātu. Ļaujiet iepazīstināt. Pirmā komanda – Artis ar savējiem. Arti, divos teikumos par kolēģiem. Ojārs, Kārlis, Artis, Sigulda, Cēsis, Limbeži. Draugi? Protams. Draugos ir spēks. Ļaujiet iepazīstināt jūsu pretinieki. Ances komanda. Ants, iepazīstini ar saviem. Manā komandā spēlē mans vīrs Pēters un draugs Mārtiņš. Mēs šeit esam otro reizi. Atbraucām, lai pārspētu iepriekšējo rezultātu un uzvarētu. Pēc naudas atbraucāt? Jā. Aha, pagājušais nedabūjāt? Nedabūjām. Nu, skaidra bilde. Mums jānoskaidro, kur komanda sāks. Man ir divas planšetītes, uz vienas ir cipars 1, uz otras 2. Ance saka man augšējo vai apakšējo, tad nu 1 vai 2. Ja 1 jūs sākat, ja 2 sāk kārta komanda. Viss ir skaidrs? Ļoti labi. Ance, augšējo vai apakšējo? Augšējo. Ance, jūs sākat. Ance? Jā. Sākumā minēja, ka gribu pārspēt iepriekšējo rekordu. Cik jums bija punktu pagājušajā? 640. 640. Cik tad gribu tagad šoreiz pacelt latiņu? Maksimālo. Maksimālo. Kāds secinājums pēc pirmās reizes? Jālas jautājums. Oho. Ja atbildēji ir, ja tajā, papildiespēja rakstīts atbildi ir jautājumā, tad vajag meklēt atbildi jautājumā tiešām. Nevis kaut kur citur. Noteikumi ir tieši tādi paši kā pērn. Atšķirība ir tā, ka mums ir jauna valūta. Mēs par katru jautājumu dodam 150 punktus. Līdz ar to arī papildiespēja vērtība ir citādi. Pievērsiet tam vienkārši uzmanību. Tur viss būs saprotami. Sarunāts? Ļoti labi. Jūs jau esat uzvarētāji jau. Jums ir katram 3 mēnešu abonements uz National Geographic. Katram paskatīties 3 mēnešus. Varat arī dāvināt kaimiņam, ja viņš ir labs kaimiņš un kārtīgi pagājušajā gadā nopelnījis to. Bet jaunajā National Geographic lasiet Amazonas cilts sargās savu zemi no modernās pasaules un arī uzvar. Tāpat arī ļoti daudz par notikumu, kas tuvojas neatvairāmi Soči olimpiskās spēles dienas un nedienas saistībā ar Sočiem. Tas jaunajā National Geographic. Pats uztraucos mazliet. Jauna studija, pirmais šī gada jautājums. Pirmais šī gada jautājums būs par literatūru. Dantes Alighieri dievišķo komēdiju veido 3 daļas. Elle, Šķīstītava un... Es nezinu. Pēters zina? Es nezinu. Pagājušajā mums arī bija par... Elle, Šķīstītava. Paradīze. Paradīze, jā. Mēs spērsim ārās vai Sākam. Ir paradīze. Sākam. Spied pognātī. Mēs teiksim uzreiz, ka tā ir paradīze. Piekritīsiet diezgan loģiski, vai ne? Nu, vajadzētu. Vajadzētu tā. Tā ir paradīze. Atbilde ir pareiza. Jums joprojām ir 1500 punkti. Otrais jautājums. Ģeogrāfija. Kailašu jeb Kailasa kalnu senatnē uzskatīja nevien par zemes, bet arī visuma centru. Kā sauc reģionu, savulaik valsti, kuras teritorijā atrodas šis kalns? Nu, Pēteri. Pirmo reizi dzirdu. Tad jā, Es kaut kādu domāju, papildu. nosaukums ir mainīts droši vien. Nu, vajadzētu zināt, apmēram, kurā vietā tas ir jāņem Reģionu kaut kādu. savulaik valsts tā varētu būt Tibeta. Nu, tur viss Nu, tad, Ko mēs darām? tad ņemam Ņemam 30. Mēs ņemam 30 punktu papildiespēju. Lūdzu. Šo kalnu, kura virsotnē cilvēks vēl nav pabijis, par dievu mājvietu uzskata gan hinduisti, gan reģionu pamatiedzīvotāji budisti. Tad jau tā ir Tibeta. Tibeta. Tibeta, kā sauc reģionu? Savulaik valsti. Nu, Kā sauc Tibeta? varētu būt. Jā, ir Tibeta. Nu, tad... Pēters saka, tā ir Tibeta. Es piekrītu Tibeta. Mums atbild ir Ko Tibeta. vīrs saka, tas ir jāsaka. Ja? Dažreiz. Šoreiz klausīšu. Šoreiz klausīšu vīram. Līdzutēji, vai kāds no jums jau zināja bez papildiespējas? Apmēram. Tu mēs līdzitējs. Nekā līdzutējiem nojaut ir bijis pirms papildiespējas. Patiesībā jums jau arī. Jums jau arī. Nu, bija, bet... Atbilde ir pareiza. Tā ir Tibeta. Labi, ka 30 tikai. Trešais jautājums. Tā mierīgi. Valodniecība. No 4 debespušu anglisko nosaukumu pirmajiem burtiem var izveidot akronīmu jeb saīsinājumu, kas atbilst kādam angļu valodas vārdam. Nosauciet to. Kā ir? Vest. News.
Jā. Īsti. Angļu valodas vārdam. Nu, izdomājiet. No 4 burtiem nevar salikt vārdu. Kas tur 18 sekundes. Nu, arī papildīt? Nu, Ņūz nav? news. Nē, nav. Vilns. Jā, Ņūz. Ņūs, ziņas. Saka, bez atbēs papildies, pēc saka, tās ir ziņas. Nosauc ir ziņas. Bez papildīs Nē, pēc angliski vai News. 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 Jā. N-A-W-S, vai ne? Sanāk. Jā. News ir pareiza atbilde. Pēdējā sekundē pielikāt punktu savām šaubām un loģiskajam domu gājienam. 4. jautājums. Ģeogrāfija. Nosauciet iedzīvotāju skaita ziņā lielāko ASV štatu. Tu zini? Es domāju, ka Teksasa. Teksas. Bet, nu, es tādu... Paņemsim tad. Bet, lai pārliecinātu, ja tu zini pa 100%, tad saka. Nu, parasti Ja 95, prezidenta tad arī vēlēšanās parasti gaida uz Teksasu visilgāk, vai arī vissvarīgākā viņiem liekas Teksas. Un tad sakam Teksas. Riskējam? Riskējam. Mēs teiksim, ka tā ir Teksasa. Petri, kāpēc Teksasa? Tu biji iniciators šai atbildēji. Nu, es Saka, kaut kur dzirdēju. kaut kur dzirdēju, tā jāsaka. Gan teritorijas ziņā viens no lielākajiem vai pats lielākais, gan saktās prezidenta vēlēšanas parasti viņu uz Teksas visvairāk koncentrējušies, jo tur visvairāk balsu var dabūt. Arti, kā jūs domājat? Mums šķiet, ka Teksas vai Kalifornija? Jā, mēs nevaram Mums izšķirties ir Teksas vai Kalifornija. Mums viens līdzekļs arī saka, ka Kā Kalifornija. viņš zinot, Viņš kas ir zinot. Kalifornija? Jūs pretiniekiem ir 2 varianti. Viņi nevar īsti izšķirties. Viena arī ir Teksasa, un otra ir Kalifornija. Saskaitīsim kopā. San Francisco, Los Angeles, saule. Tas viss vilina cilvēkus. Pareizi atbildi ir Kalifornija. Redzēju 20. Vai Nu, nekas. Pirmie 150 punkti. Žit. 5. jautājums. Jums joprojām ir labs rezultāts. Viss ir kārtībā. Mēģināsim. Daba. Kuru no Latvijā sastopamajiem dzīvniekiem mēdz dēvēt par dabas inženieri? Dzeni. Dzēnis. Jā. Es saku dzeni, jā. Nu, Jā. viņš it kā visu attīra krokiem. Bet Tā ir kukaiņš, bet vai viņš ir dabas inženieris? inženieris? Nē, viņš nebūs inženieris, viņš būs kaut kāds ārsts vai nekas. Bet inženieris tas, kas kaut ko būvē. Bebrs. Bebrs. Jā, Saņemam bebrs. 30. Neņemam. Neņemam? Nē, Es saku bebrs. bebrs. Nu, Mārtiņš, Nu, tad tas uz tavu atbildi, tu gribi ņemt Mārtiņš 30. saka, ka tas ir bebrs, un tad Nē, tu šoreiz es ticēšu Mārtiņam un teiksim, ka tas ir bebrs. Mārtiņ, kāpēc domā, ka tas ir bebrs? Nu, viņš visu taisa, ne? Tad viņam tur ir dabas inženieris. Viņš visu būvē dambis. Nu, varētu būt, ka tas ir bebrs. Vairāk neviens neko nebūvē. Nu, vēl bezdalīgas. Dažreiz pietiek ar pāris stundām, lai bebra veidotais aizsprosts vairs ar rokām nebūtu izjaucams. Jā. Tas ir bebrs, pilnīgi pareizi. 1390 punkti jums ir 6. jautājums. Kalifornija. Vēsture. Nekas atcerēs. Kurā Eiropas valstī 20. gadsimtā vairāk nekā 40 gadus valdīja diktators Salazars? Viņš kaut kur dzirdēts. 20. gada. 200 gadsimtos. Es kādreiz zināju. Nu, atceries, kas bija kādreiz. Tas bija kādreiz. 40 gadus Salazars. Salazars. Es paņemtu. Paņemsim, mēs ņemsim 20 punktu papildies pēc. Šīs valsts oficiālā valodā pasaulē kopumā runā aptuveni 200 miljoni cilvēku. Vai nu tagad 200 Protams, es miljoni saprotu. būs par maz spāņu valodai. Tas nebūs Spānijā. Portugāļu valodai kopā skaitot Portugāli ar Brazīliju varētu būt 200 miljoni. Varētu arī būt Tad kaut kas uz kur to ir tā galus valoda? Salazāru. 10 Salazars, sekundes. tas izklausās pēc tāda. Portugāli. Tas varētu būt. Pēc Vai vēl Portugāles? vaņems? 5 sekundes. Es domāju, ka Spied, Mārtiņ, spied. Portugāli. Tad Portugāla. Kurā valstī Eiropas valodī? Šoreiz atrasim izvēlēties. Portugāle. Ānce, jūs atbild. Vai Portugāle. jūs papildu iespējas jums vēl ir? Nē, mēs teiksim Portugāla. Ārti, kā jūs domājat? Portugāla. Portugāla. Ārtis arī paļaujas savām žurnālistikas zināšanām un saka, ka tā ir Portugāle. Ja nemaldos, šis vīrs vēl pagājušajā gadā iedzīvotāju balsojumā bija viena no populārākajām personām šīs valsts vēsturē. Tā ir Portugāle. Pareizi. Paši. Mēdz teikt, kā gadu iesāksi, tā dzīvosi. Pagaidām mums iet ļoti labi. Pēc brītiņa būsim atpakaļ.
Ants, jums ir 1300 punkti. 7. jautājums. Latvijas pilsētas. Prestižo Eiropas turisma balvu kā izcilam Eiropas līmeņa turisma galamērķim 2011. gadā piešķīra Latvijas pilsētai, kuras teritorijā atrodas 1815. gadā dibināta fabrika un tās ciemats. Nosauciet šo pilsētu. Līgatne, kas cits nevar būt Prātā līgatne. tas gads pēc tā izskatās. Jā, līgatne. Spied, Mārtiņ, sakam Netērēsim, jā. Netērēsim. Nē, Sakam, ja ir visi trīs, saka līgatne. līgatne. Mēs sakam līgatne. Ants, jūs tur esat bijuši? Jā. Šovasar Es bijām laikam pēdējais. nebiju. Mēs bijām pa ceļam Es uz kaut pozitīvu. kāds sen. Ar velosipēdiem? Nē, Nē, nē. mēs nebijām kopā. Kopā mēs tur nebijām. Kaut kad ļoti sen tur ir būt. Es kādā 6. klasē. Kādā sastāvā? Ants, pastāst par sevi mazliet. Šobrīd es studēju, mācos, strādāju par bērndārza audzinātāju. Arī to apšmācos. Un, jā, no pilnlaika mammas esmu kļuvusi par pilnlaika darbinieku. Un tagad Pēters ir pilnlaika mamma, tētis. Vecām un vecais tēvs. Viss kopā. Ants, aizved savus mazos jaukos bērnus uz līgatni ekskursijā arī ziemā. Viņi ir pamāzi. Arī tur ir ziemā skaisti. Atbildi ir pareizi, tā ir Ir līgatne. līgatnes. 8. jautājums. Kino vēsture. Plašu popularitāti bijušajā PSRS savulaik iemantoja divas latviešu aktrises. Viena no viņām bija Vija Artmane, Soņas lomas atveidotāja filmā Dzimtas asinis. Un nosauciet otru aktrisi, kurai skatītāju mīlestību nodrošināja 1981. gadā atveidotā kinoloma. Bet tā ir dzimtas as. Tas nav Nē, ilgais Vija ceļš kā. Artmanis un Vija Loma Artmane Vija bija dabūja dzimta. ar dzimtas. Esmu nosaucot vēlreiz, kurai skatījās Atveidotā Atveidotā kinoloma. kinoloma. Bet Vienīgais- tas ir ilgais ceļš kāpās tajā laikā? Nu, Nav? viņi bija šausmīgi populāri. Viņi bija Pirmā šausmīgi gada 10 populāri, sekundes. bet vai viņi bija populāri? Nu, Deviņas. labi, ja jūs sakat, labi, Spied, Mārtiņ. Smilts Es Ozoliņš neesmu tā īsti varbūt. pārliecināta, bet viņi saka, Varbūt ka ir. 30. Es par to Varbūt gadu 30 neesmu paņem. Varbūt pārliecināta. 30 paņemam. Mums ar tad Kaliforniju ņemam. ļoti labi Nu, labi, Nu, tad labi. mēs ņemam 30 punktu papildu iespēju. Šo lomu aktrise Jā, atveidoja ir, pirmajā ir, Rīgas jā. kinostudijas daudz-sēriju mākslas filmā. Jā, Lili, Atbildi, jā. Lili Tozoliņa. Jā. Jā. Lili Tozoliņa. Filma? Ilgais ceļš kāpās. Mārtiņ, tu esi redzējis visas sērijas, jā? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Nu, pastāst par sevi mazliet. Arī, kā jau kolēģis, mācos gan doktorantūrā, strādāju Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Jau gadus, nu jau ir jau, vai pat sajūta, jau kurš, kāds 3., 4. Un jā, nodarbojos ar sportu brīvajā laikā, kad sanāk ar draugiem. Tas būtu tā īsumā viss, tā domāju. Kad tu pabeigsi doktorantūru, kas tu būsi pēc profesijas? Nu, tādā visā savā krāšņumā. Es varēšu izvēlēties, jā, kas es būšu, bet es domāju, ka oficiāls augstais farmācija būs. Tu gādās par mūsu veselību, jā? Es ceru, ka par veselību, jā. Lilija Tozoliņa ir pareizā atbilde. Nu, šodien ir 30, bet... Ilgais ceļš kāpās arī ir pareizā atbilde. Jums Varbūt tad var dabūt divus ir 270 punkti. Divreiz. Ļoti labs rezultāts. Vēl 2 jautājumi. 9. Būs par sportu. Stadionos skrējieni notiek virzienā, kas atbilst pulksteņa rādītāju kustības Skrien virzienam pret- vai pretējā virzienā. Pretēji. Nē, Šitā te skrien, ne? papulksteni Nu kā? skrien. Nē, šitā ir pulkstenis. Nē, Pretēji, pretēji. pretēji. Jā. Tā ir jāsaka. Pretējā virzienā. Tas lai galvenajā prēpsti vai kā? Nu, sportists to lai- Mārtiņš. Es tā kā esmu izbijušies sportists, bet pa skrejceļu neskrēju tikai taisnā veidā, tā kā... Bet, nu, cik ir skatītās sporta spēles, tad skrien pretējā virzienā. Skrien pretējā. Ārt, kā jūs domājat? Tāpat viņi teica Tāpat. pretējā, vai ne? Ārts ar saviem nekad nav skrējis pulksteņa rādītāju virzienā. Parasti sanāk pret. Atbildi ir pareiza. Jums ir 1270 punkti. Ļoti labs rezultāts. Bet vēl viens jautājums. 10. Literatūra, teātris. Oi. Nosauciet ievērojamu latviešu aktieri, kura dzējoļu krājuma Rusiāde manuskripts tika nelegāli pārvests no PSRS uz Zviedriju un publicēts Stokholmā 1956. gadā ar pseidonīmu Ints Baltarājs. Nu, literatūra Nav nav ne manas stiprā jausmas. puse, Man tā kā pilnīgi nav ne nekādas jausmas. ņemam kaut kādu. Nu, ņemam varbūt Tik. Bet tas ir aktieris. Jā, Nosauciet bet ievērojamu tas latviešu tā- aktieru.
Ņemam 40 punktus. 56. Mēs jau varam padomāt. Līdz. Tev ir kaut kāds variants? Man nav Pagaidām nekāds variants nav variants. nekāds. Tikai Nav tas, ka variants. tas ir Tas ir aktieris. Tas ir 10 aktieris, sekundes. neko nesaka. Un tas bija 56. Nezinu, Labi, spied nu Mārtiņu ņemam. pogu. Mēs ņemam 40 punktu papildu iespēju. 1988. gada 11. novembrī Rīgas pils svētā gara tornī viņš pacēla Latvijas valsts karogu. Spied to pogu. No, Nu, tad- Evalds Valters. Tā pēkšņi. Jā. Redz, ka palīdzēja papildu iespēju. Papildu iespēju. Gads, karogs, prezidenta pils tornis. Tur nav, jā, Evalds Valters. Dažreiz papildies pēc palīdz arī. Jā. Papildu iespējas Cerams. palīdz. Varbūt šajā gadījumā Ā, ne. Pēter, tu atceries Tad viņš ir to aktieris. momentu? Nu, es biju 1 gadu dzimis, gan jau televizoru vēl neskatījos. Melnbalto vēl. Tikai pēc tam, kāds 10 gadus vēlāk, varbūt uz kādas kadrus no tā redzēju, jā. Pēter, pastāst mazliet par sevi. Esmu kapteinis vīrs. Es savukārt šobrīd nestrādāju pagaidām, bet darbi ir pilnas rokas, jo es savukārt esmu ar bērniem mājās. Cerams, drīz bērndārs viņus paņems, un tad es tikšu atpakaļ darbā. Ļoti labi. Atbildi bija pareizi pazud jautājumu. Evalds Valters ir pareizā atbilde. Tas ir viss. Malēs, jums ir izcils rezultāts. Super. Jums ir šobrīd rekords. Jo 1230 punktus nav sasniedzis vēl neviens. Kāda balva būs? Ne spēles vēsturē, ne jaunajā sezonā šajā gadā. Jums ir 1230 punktus, ir ļoti labs rezultāts. Skatītāji, arī 2014. gadā jums ir lieliska iespēja iegūt labu zvaigzni ABC grāmatu vai pieteikt dalību šeit VIP ložai. Kā jau ierasts, jums jāatbild uz jums adresēto jautājumu. Šodien tas skan šādi. Bobslejs radies. Variants A – 19. gadsimta beigās Šveicē vai variants B – 19. gadsimta sākumā Vācijā. Pareizo atbildi sūtiet, kā ierasts īsziņā. Tajā rakstiet VIP, tad lieciet atstarpi, tad nu A vai nu B un sūtiet uz numuru 159, jauna valūta, jauna īsziņas cena. Šoreiz 50 eiro centi. Kungi, es sākšu uzreiz ar priecīgām ziņām. Jums katram paskastītē 3 mēnešus būs National Geographic. Ir laba lieta? Ļoti labi. Turklāt, ja jums varbūt jau National Geographic ir abonēts un viņš jums ir paskastītē, varēsiet šo abonementu kādam uzdāvināt labam cilvēkam, kurš 2013. gadā izdarīs daudz labus darbus un turpina to darīt arī šajā gadā. 1230 punktu pretiniekiem nav slikti, vai ne? Galīgi nav slikti. Ne pavisam nav slikti. Jūs pārkonvertējāt, es saprotu, no eiro uz latiem, ja? Jā. Arī pārkonvertējot sanāk neslikti. Bet es domāju, ka visas iespējas stādīt jaunu rekordu. Protams. Arti, atceries pirmo reizi, ka jūs sēdējāt šeit VIP ložā? Atceros Jāzepu un 3 viņa dēlus. Atceros, ka Einšteinīs ir 99. elements periodiskajā tabulā. Tās arī bija tās mūsu kļūdas šeit. Bet tagad tu zini viņu. Tagad es to zinu, jā, protams. Kolosāli. Es jau vien ir plus. Novēl jums veiksmi. Paldies. Pirmais jautājums būs par politiku. Nosauciet politiķi, kura kopš šī gada 1. janvāra pilda Pasaules līderu alianses Madrides klubs prezidentes pienākumus. Apspriedīsimies. Es domāju, ka Vairvīķa Freiberga ir. Es arī domāju. Piekrīt? Jā. Tu nospiedi? Protams. Mūsu atbilde ir Vairvīķa Freiberga. Vairvīķa Freiberga. Kārli, es sapratu, tu biji šīs atbildes iniciators, kurš absolūti iestājas par to, ka te nav vispār uzdodami citi jautājumi. Jā, tā varētu būt. Jā, jūs par politiku interesēties? Visnotaļ, jā. Jūs varat pastāstīt, kas tas Madrides klubs tāds ir? Tā ir pasaules līderu, kā jau tur ir rakstīts, alianse, kas ir tāda drīzāk neformāla, bet kas ir tāda goda pasākums. Un vienmēr sakot tas, ka Vairvīķa Freiberga ir tur tikusi, tas ir ļoti liels panākums, manuprāt, mūsu diplomātiskajā vispār korpusā un arī liels panākums Latvijai kā valstī. Kārli, ar ko jūs nodarbojaties? Jūs tik izsmeļot atbildējāt. Es esmu strādājis valsts pārvaldē, bet pat labi es strādāju komunikācijā. Cēsīs? Cēsīs. Cēsu patriots. Viennozīmīgi. Cēsnieks 4. pauzē. Un ar to lepojos. Es arī patiesībā lepojos, ka esmu saknē cēsnieks. Kārli, ir vēl viena laba ziņa.
Es domāju, ka šajā brīdī televizorā sveicina arī jūs Vairvīģi Freibergu, jo Vairvīģi Freibergu kopā ar savu kungu Imantu arī skatās šo raidījumu un nav izlaiduši vēl nevienu. Tiešām, jā? Jā! Tā kā sveiciens, Kārli, jums no viņas visiem arī pārējiem. Kolosāli. Vairvīģi Freibergu ir pareiza atbilde. Jums joprojām ir 1500 punkti. Otrais jautājums būs par celtnēm. Arhitekta Konstantīna Pekšēna projektētā halle 4. vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem bijusi tolaik lielākā koka konstrukcija pasaulē. Kurā pilsētā tā atradās? Nu, tā var būt Rīga tāpat. Tu domā, ka Esplanāda? Es... Varbūt paņemam papildu iespēju. Kurā jau 40 punktus vai 20? Sākam 20. Vai uzreiz 40? Jā, un 40, labi. Mēs ņemam 40 punktu papildu iespēju, jo neesam īsti droši. Kādreizējo Kurzemes hercogistes galvaspilsētu gandrīz pilnībā nopostīja Otrā pasaules kara laikā. Atbilde būs Jelgava. Tik ātri. Jā, nopostīja Otrā pasaules kara laikā Kurzemes hercogistes galvaspilsētu. Ants, kā jūs domājat? Jelgava. Saka, mēs ātrāk zinājām jau sen. Mēs zinājām uzreiz īstenībā. Ants zināja uzreiz bez papildu iespējām. Tas mūs nepārsteidz. Tas labi, ka jūs esat labās domās par saviem pretiniekiem. Mēs jau apsveicām arī ar labo rezultātu. Nevis ar uzvaru, bet ne vēl ar uzvaru, ar labo rezultātu. Atbilde ir pareiza. Tā ir Jelgava. 1460 punkti jums ir. Trešais jautājums. Braucam tālāk. Sports. Ko 1959. gadā kā pirmais no NHL vārdsargiem izmantoja Monreālas komandas vārdsargs? Ir atbilde. Tu zini, vai nu ķiveri, vai nu kājasargus? Jā. Ķiveri, jā. Viņš lika tādu masku. Tā Maskas nebija īsti ķiveri, jā. Jā, tā Viņš tas savāls bija. degunu un lika pēc Jā. tam masku. Jā. Maskojas Arti? aizsargs. Nu, hokeja vārdsargu maskas būs pareiza atbilde, jā. Nu, vai ķiveri man jāsaka, ja viņam bija tāda maska priekšā. Tas izskatījās diezgan biedējoši, vai ne? Jā. Arī mazs bērns biedēt. Sēriju veids slepkās filmās viņi izmanto. Viņam trūka tikai Šausmu vēl filmās motorzāģis rokā. Jā. Nemaldos, šim vārdsargam vārds bija Žaks. Un viņam apnika dziedēt salauztos kaulus, likt uz sejas šuves. Un viņš, manuprāt, spēles vidusdaļā beidzot pēc kārtējā plākstera uzlikšanas nospļāvās un uzlika sejas masku. Atbilde ir pareiza. Viņi vēl smējās. 4. jautājums. Būs par mūzika daba. Uzskata, ka Stradivari viļoļu izcilo skanējumu nodrošina arī instrumentu būvē izmantotie materiāli. Viļoļu meistara dzīves laikā Eiropā bija vēsas vasaras un bargas ziemas vai siltas ziemas un karstas vasaras. Tur nebija tas mazais ledus laikmets. Eiropā. Tur bija kaut kas tāds. Tas, man liekas, bija agrāk par Stradivari. Man liekas, ka šeit ir vienkārši jāmin, nav jēgas ņemt 60 punktus, vai ne? Nu, nezinu gan. 150, 150. Mums ir kopā 150, tā ir puse. Nu, jā. Ņemsim punktus. Vai minēsim? Ņemsim, jā. Ņemam. Vai minēsim? Ņemam. Arti, Nu, mēs tomēr ņemam 60 punktu papildu iespēju. koki šajos klimatiskajos apstākļos auga lēni, un to koksne vienmērīgi pieaugot ieguva lieliskas skaņas īpašības. Bet tomēr tas mazais ledus laiks. Ne? Nu, laikam tas mazais ledus laikmets, ko kolēģis pieminēja. Vai nu tur bija vai nebija, bet mēs sakām, ka bargās ziemas Un vēsās vasaras. un vēsās vasaras. Vēsas vasaras un bargas ziemas. Tātad bez radikāliem lēcieniem. Jā. Jā. Ants, ko jūs domājat? Mēs tā izspriedām pēc papildu iespējas, ka tas ir tās vēsās vasaras un bargās ziemas. Un atkal Ance esot tikusi skaidrībā ar šo jautājumu bez papildu iespējām. Kas mūs nepārsteidz? Kungi, jums ir 1400 punkti, un laikam tā īsti atkāpties vairs nav kur. Jā. Vai ne? Ārti, tu jau vienu brīdi jau domāji, kā tur, cik tur punkti. Nē, 150 ir par jautājumu. Tas ir jāpatur prātā. Jā. 5. jautājums. Latvijas pilsētas. No Daugavas krastos esošajām Latvijas pilsētām vis tālāk no Rīgas atrodas Krāslava un Daugavpils. Nosauciet 3. Rīgai tālāko pilsētu Daugavas krastos. Daugavas krastos. Ir varianti. Krāslava un Daugavpils. Jēkabpils. Man tas arī ienāca prātā. Jēkabpils. 3. tālākā pilsēta. Ko daram? Nu, ir Jēkabpils.
Mēs, jā. Mēs neņemsim papildu iespēju, bet teiksim Jēkabpils, jā. Labi. Es negribu būt vainīgs. Nē, tu nebūsi vainīgs. Viņam 30, varbūt pēc mums viegli jautājumu. Jā. Arti? Mēs atbildēsim Jēkabpils. Jēkabpils. Arti, mazliet par sevi pastāstīt. Strādāju kā žurnālists, gan rakstu, gan arī mazliet televīzijā piestrādāju citreiz. Un tā, strādāju žurnālā FHM, kas ir mans tā kā pamatdarbs, un tad vēl esmu redzams dažkārt raidījumā Viss notiek, un raidījumā 4 istabas. Par ko jūs rakstat, kādas tēmas? Ļoti dažādas, tāpēc, ka mēs neesam tik liels kolektīvs, kā varbūt cilvēkiem liekas, un tad ir tā, ka tos darbiņus sadalām un par visu vārdu sakot. Tas bieži vien latviešus padara par ļoti vispusīgiem cilvēkiem. Tā arī par tādiem, kas ātri visu to aizmirst, ko ir tikko uzzinājuši vai iemācījušies. Arī, jā. Jums vairs nav atkāpšanās ceļa, kungi. Jums ir 1250 punkti, atbildi nav pareiza. Līvānieši šobrīd vīsta dūres un domā, ar ko tā Jēkabpils ir labākā. Līvāni ir pareizā atbilde. Neko darīt. 1250 punkti. Kungi, vēl 5 jautājumi. 6. Literatūra. Autiem klāta baltu baltiem, zeme maigu miegu snauž. Ziemas saule stariem saltiem, tumšā sila priedes glauž. Ar šīm rindām sākas dzejolis Ziema. Nosauciet dzejoļa autoru. Es zinu, ka esmu to dzejoli mācījies un skaitījis kādreiz skolā. Jā. Autiem klāta baltu, autiem zeme. Jā, pats Rēņi izklausās. Tas nav rāņas. Bet nav, tāpēc mēs esam 20 punktus, Arti. Mums vēl ir iespēja niču dabūt, jā. Spied podziņu. Mēs ņemsim 20 punktu papildu iespēju. Esam droši, ka kolēģi jau zina pareizo atbildi bez papildu iespējām. 20 punktu papildu iespēju. 2004. gadā notika aptauja par 100 visu laiku ievērojamākajām Latvijas personībām. Šī dzejoļa autoru aptaujas dalībnieki atzina par 3. ievērojamāko personību. Nu tad... Rainis? Jā. Tu to saki tik pārliecinoši. Tu zini? Viņš ir dzejnieks dvēselē. Dvēselēs? Es sarakstījis pat vienu dzejoli. Tik vienu? Es esmu kāds 20. Bet atbild labāk. Arti? Mūsu atbilde ir Jānis Rainis. Jānis Pliekšāns. Jānis Pliekšāns. Jeb Rainis. Viņš arī Rainis. Jeb Rainis. Viņš arī Rainis. Ojar, es saprotu, ka jūs rakstat dzēju. Ja? Vienu dzejoli. Par Jānu Pliekšānu. Nē, tas bija 3. klasē par kaķīti. Varat nocitēt? Es neatceros. Es tikai atceros, ka man bija nedaudz kauns, ka man bija klases priekšā jālasīšu. Kādā ziņā kauns? Tur... Zini kā, nebija vēl sanāca mums tam uzstāties. Labi, par to aizmirsīsim. Kur jūs vēl nodarbojaties dzīvē? Es strādāju par tehnologu Gustavu Beķerējā. Jūs cepat bulciņas garšīgas? Jā, ļoti. Visgaršīgākās. Nešaubīgi to var pateikt. Un tāpēc arī man tā dzīve grozās ap virtuvi, Beķerei. Tāpat man ļoti patīk mūzika, mīlu savu ģimeni un Latviju. Tas īstenībā arī viss. Kolosāli. Paldies tev, Jā, ka esi. Fantastisks ritms šīm rindām ir. Un, manuprāt, ne ar vienu citu viņu nesajaukt. Tas ir Rudolfs Blaumanis. To es gribēju no jums dzirdēt. Prieks par puišu optimismu un māku baudīt spēli. Tiekamies pēc brītiņa. Kungi, 7. jautājums būs par astronomiju. Kā vienā vārdā sauc laika intervālu, kurā notiek viens pilns cikls Saules redzamajā kustībā pa ekliptiku? Es domāju, tā ir vai nu diennakts, vai nu gads. Bet drīzāk tas ir gads, jo pilns cikls. Saules laika intervālu, kurā notiek viens pilns cikls Saules redzamajā kustībā. Tas nav gads. Kas tad? Saules redzamajā? Tas ir kad tu redzi. Tā ir diena. Ne? Bet arī gada laikā saltiķi. Saules redzamajā kustībā. Saules redzamajā. Nevis cilvēku. Tu esi kapteinis. Tu arī piekrīt par gadu. Es teiktu gads, bet uz man nepaļaujos. Man ir Jēkabpils. Un tu saki dienu un uz tevi paļauties, ja? Gads nepaļauties, dienu paļauties. Es arī saku diennakts tā ir. Tā būs pilns cikls. Ardi? Es atbildēšu gads. Tu esi kapteinis. Mūsu atbilde ir gads. Gads. Kārli?
Tev joprojām tā Jēkabpils, jā? Jā, man iedzina kompleksos. Ants, kā jūs domājat? Mums te dalās diena, stunda, diennakts, gads. Nav īsti varianti. Paklavārti, pretinieku komandai ir vēl lielāka putra ar rozīnēm. Viņiem ir diena, gads, iespējams diennakts, visādi varianti, vairāk nekā 2. Gads ir pareizi atbilde. Jā. Paldies, tu vērt. Vietas, uz kur nevar paļauties, ir pareizs. 8. jautājums. Pasaules valstis. Nosauciet iedzīvotāju skaita ziņā 4. lielāko pasaules valsti. Domāju. 4. lielāko galvu. 3. ir ASV, vai ne? Bet man liekas, tas šķiet kā ASV. Indija, Ķīna, ASV, bet kas ir? Tā ir Kanāda. Kanāda, nē. Kanāda noteikti nē. Pareiz tur iedzīvot. Krievija arī kaut kāds 150 miljoni Krievija tikai. mazāk. Nē, zin kā, Indonēzija? Nē. Indonēzijas sala, kur tur viņi satilps tik daudz. Džeki, viņam papildu iespēju. Anna Zvaigznāte jau nav kaut kā. Nu jā, vismaz atbildēsim pareizi. 20 punktu papildu iespēju. Sukarno, īstajā vārdā Kusno Sosro Dihardjo, bija pirmais šīs valsts prezidents pēc neatkarības iegūšanas. ASV tā tiešām nebūs. Jā. Tā nav ASV. Paga, kas vēl atrodas? Ir Austrālija un... Tas nedēļ kaut kur Āzijas pusē ir. Tas ir tās sāla. Tā nav Indonēzija. Nē, ja tu saki Indonēzija, jā, okei. Bet pasaka, kāds otru valsts atrodas? Tas neatkarīgi. Taizeme. Malaizija, Taizeme, Kaut kāda Vietnama. Filipīnas. Vietnama ir jau kontinents. Vēl ieņemam? Mums tāpat nav ko zaudēt. Mēs vēl paņemsim 40 punktu papildu iespēju. Valsts teritorija veido aptuveni 17,500 salu. Nu, paņem arī 70. Bet mēs arī paņemsim, mēs nevaram, ka Indonēzija joprojām, bet paņemsim arī 70. Tu nopietni? Jā. Nu, kāda? Jums plaši sirds šodien, es skatos. Jā. Lūdzu, 70 punktu papildu iespēja. Valsts galvaspilsēta ir Džakarta. Subrīgi. Mēs jau sākumā zinājām pareizo atbildi, bez nevienas papildu iespējas. Tāpat kā pretinieku komanda noteikti. Tāpat kā pretinieku komanda noteikti, jā. Pareizā atbildi ir Indonēzija. Kārlis noteikti vēlreiz nodomāja, tā Jēkabpils. Indonēzija ir pareiza atbilde. Jā, 9. jautājums. neticēju. Popmūzika. Maikla Džeksona popmūziķa karjera aizsākās ģimenes ansamblī, ko bija izveidojuši viņa vecākie brāļi. Jā, Jackson. Kāds skaitlis bija minēts šīs grupas nosaukumā kopš 1965. gada? Šo mēs zinām, jā. mēs Viņam zinām, sākumā nebija cits skaitlis, ka viņš jau bija maziņš. Nē, es domāju, ka Jackson 5. Tad 5 arī būs, jā. Tā ir jāatbild ar skaitli, jā. Jā. Skaitlis ir 5. Jūs atbildi ir pareiza. Protams. Džeksona piecinieks slavenais. Mēs zinām, ka ir pareizi. Jums ir 970 punkti. Ja kāds tikko ir mums pieslēdzies, domā, Džeki laiž. Nē, mēs... Cik punktu? Nē, no šī gada 1500 mums ir maksimālais. Par katru jautājumu tātad 150. 10. jautājums. Pēdējais šajā spēlē. Daba, ģeogrāfija. Rīgas teritorijā atrodas ezers, kura līčiem ir nosaukumi Melluksis, Lielloks, Mazloks, Bērtuļa kakts un Brekšu kakts. Kā sauc šo ezeru? Es zinu divas ezers, Jūglas ezers un Ķīšas ezers. Ir vēl kāds? Nu, jā, Kā tie līdz tur ir tik labvēlīgā tipa daudz. dziesmā bija? Jā, Tur tur- Tur uzskaitīja. bija Kalnhāgens, kāds gribīja. Bet tur bija arī ezeri. Bet ja jau tik daudz līču, tie jau liels ezers, tie būs tas Ķīšas ezers. Droši vien. Bet tas jautājums par tas grūtākais. Tas nav Mēs esam grūtākais. zēni no laukiem, kāpēc mums uzdod? Paņemsim 20 punktu Labi, papildu paņemsim. iespēju. Mēs paņemsim 20 punktu papildu iespēju. Ezera vienīgā sala, Sudraba saliņa, ir aizsargājams dabas objekts. Tas gan ir Jūglas ezerē, man liekas. Jā? Bet mēs varam paņemt 40 Nē, punktus. tāpēc man ir viens tāds draugs, kurš mēdz peldēt. Man liekas, ka viņš ir peldējis uz to salu. Man liekas, tas bija Jūglas ezerā. Bet mēs paņemsim vēl 40 punktu papildu iespēju. Tas ir platības ziņā otrs lielākais ezers Rīgas teritorijā. Mēs zinām atbildi, bet mums interesē, kas tas būs Nē. 70 punkti. Nevajag ārsti. Paliksim virs 900 tomēr. Tas ir Jūglas ezers. Mēs jau Neņemsiet sākumā arī... 70. Nē. Nu, es iedošu tāpatās. Iedodiet tāpat. Iedošu tāpatās. 70 punktu papildu iespēju. Ezera ziemeļaustrumu krastā atrodas Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Tagad gan domas sāk dalīt. Pareizi atbildi ir Jūglas ezers. Tas draugs tev peldēja līdz Sudraba saliņai no muzeja vai uz muzeju? Viņš bija šķiet Jūglas pusē. Nu,
pasveicini savu draugu, kurš peldē līdz Sudraba saliņai Juglas ezerā. Atbildi ir pareizi. Paldies, kungi, par spēli. Paldies tev. Ceru, ka izbaudījāt. Protams. Beigas īpaši. Kungi, gribu izteikt jums komplimentu, ka izbaudījāt spēli pēdējos jautājumos. Paldies jums par to. Kā daudz sašļūgta un tad netiek vairs tālāk uz priekšu. Bet jums vēl ir Kārlis, kurš ir gatavs taisīt trešo komandu, ja? Jā, tieši tā. Tad viņš pārcelsies uz dzīvi Jēkabpilī un tad startēs ar nākamreiz. Es varu lūgt skatītājiem, lai viņi par jums balso. Mazums, jūs esat ārkārtīgi simpātiski džentelmeņi kādam, viņi grib, lai jūs būtu tāpat vien skatītāju simpātijas spēlē. Skatītāji, rakstiet īziņā lieciet atstarpi, tad ciparu 2 un sūtiet uz numuru 159. Šis izziņas cena ir 21 eiro cents. Paldies jums par spēli. Ance, esat apmierināti? Jā, ļoti. Ar uzvaru saprotu, ar punktiem? Arī. Jā, bija labi. Mums ļoti patika spēle. Tagad sākat uztraukties. Fināls gaida priekšā. Ja? Ļoti labi. Paldies komandas par spēli. Lasiet National Geographic. Pievienošu arī zvaigznes ABC grāmatas Ilza Vazdika Saldā Katorga, šo brīnišķīgo mākslinieci. Visi tie, kas grib izdzīvot kaut kur Latvijas mežos un Amazonas džungļos. Bērs Grils ir gatavs padalīties pieredzē, kā dzert no peļķes un visādi citādi. Labi uzvesties, lai paliktu dzīvs. Paldies, ka spēlējāt. Mēs ar jums tiekamies Ansa finālā. Ar tevi jūsu komandu iespējams? Pēc gada. Sarunāts. Šis bija jaunā gada pirmais pusfināls. Mēs tiekamies akurāt pēc nedēļas, lai noskaidrotu otru finālisti. Lai jums jauka šī nedēļa, tiekamies nākamā pirmdien vakarā uzreiz pēc panorāmas. Pagaidām tā!